Tavs AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Auto DNA un Goodyear. Vārdu Outback autoentuziasti pazīst jau kopš 1995. gada, kad pasauli ieraudzīja pirmā šī modeļa paudze. Un jau kopš pašiem pirmsākumiem par Outback izturību un spējām to lietotāji stāsta teju vai mītus un leģendas. Šis ir auto, kas ir piemērots gan dzīvē visdziļākajos laukos, gan pilsētas burbām. Šodien Tavs AutoTV tuvāk aplūkosim jaunāko no Outback modeļu saimes jau 6. paudzē. Mūsu viesis šodien būs leģendārs cilvēks. Nevelti viņš sevi profesionāli nodēvējis par Fredozaurus Rex. Radio SVH balss kopš šīs stacijas pirmsākuma. Labvēlīgā tipa pirmtēvs, dziesmu autors un izpildītājs, melnā humora un režijas speciālists. Lai arī Andris Freidenfelds savu dzīvi lielā mērā pavadījis uz dažādām skatuvēm, viņš strādājis arī citās profesijās. Es kādu laiku strādāju ražošanas apvienībā VEF, teiksim, tā. Tur skatu nebija nekāda. Tur es pastrādāju kādus 4 gadus pēc tā saucamās armijas, un nepatika jau dikti, jā. Un principā jau es gāju par televīzijas režisors mācīties, un tad sākumā arī strādāju, tā kā arī tur man tā skatu nemaz nebija paredzēta. Drīzāk tāda aizskatu aizkulises, kā tādam diriģentam, bet tad kaut kā ar laiku es sapratu, ka vislabākais aktieris, ar ko es vislabāk varu tikt galā, tas es esmu es pats. Tāda es viegli izēju no problēmām bija, un tad es pats sāku līst kadrā iekšā un viss, un līdz ar to arī sākās. Principā garlaicīgi man nav. Vai es tik radoši varētu izpausties, teiksim, strādājot par virpotāju vai tādu kvalitatīvu sētnieku? Nezinu, droši vien būtu grūtāk, jā. Lai gan vizuāli šis auto vairāk atgādina lielu un ietilpīgu ģimenes universāli, spriežot pēc tā tehniskajiem dotumiem, pilnīgi droši to varam ierindot crossoveru vai apvidnieku klasē. Tam ir pastāvīga visu riteņu piedziņa ar spēku sadalījumu 60/40 un iespaidīgs 213 mm klīrens, kam pateicoties ar šo auto varēsiet doties pat uz visslepenākajām un nomaļākajām sēņu vietām Latvijā. Beidz, mēs taču kritīsim. Mēs to gāzīsimies. Eleganti. Es neteicu, ka traktors. Pirmkārt, man jau tas leņķis jau nobiedēja. Man likās, ka mēs tās gāzīsimies atmuguriski jau, un nezinu, tas bija piedzīvojums, un sevišķi jau tā uzsēšanās nelielā tur pašā virsotnē, un pēc tam tomēr tikām veiksmīgi dažu sekundžu laikā ārā. Protams, ka ir spēcīga mašīna, jā. Zem šī visurgājēja motorpārsagas liepjas 4-cilindru benzīna opozītdzinējs. Tad darba tilpums ir iespaidīgi 2,5 litri, jauda un griezi attiecīgi 169 zirgspēki un 252 ņūtonmetri. Pilnīgi iespējams, ka šis nav pats ekonomiskākais dzinējs uz šīs planētas, bet vai tas ir svarīgi mirkļos, kad domājam par gaitas komfortu un dinamiku? Jā, skaisti, ka piedod gāzi. Jo, tad ir labi, bet pretī mašīna brauc, laikam kā gāzi jānoņem. Šaurs celiņš, kas tas mums ir. Interesants fakts. Outback ir viens no drošākajiem pasažieru automobiļiem pasaulē. 2021. gadā, kad tika veikta šī auto Euro NCAP drošības testi, tas ieguva kopējo rezultātu 88,8%. Un šeit nav runa tikai par Outback mehānisko izturību sadursmes gadījumā. Pateicoties Subaru EyeSight vadītāju palīgu sistēmu pakotnē, šis auto māk pats sevi noturēt braukšanas joslā. Papildus jau visiem minētajiem Outback salonā uzstādīta infrasarkanā kamera ar sejas atpazīšanas funkciju. Sistēma skenē jūsu acu kustības un gadījumā, ja nepievēršat ceļam pietiekamu uzmanību vai iemiegat, tā brīdina jūs ar skaņas un gaismas signālu.
Bet nē, ir komfortabli. Paskatījos tā, ik pa laiciem uz atpakaļ, redzēju, ka ļoti daudz plaša vieta ir, teiksim, arī aizmugurē sēdētājiem. Ir forši labi, es domāju, viņiem tur atrasties. Gan jau daudz no mums kaut reizi ir nonākuši šādā situācijā. Tu nāc no veikala, rokas pilnas ar iepirkumu maisiem, pienāc pie bagāžnieka un domā, kā lai to atver, neizberot visus pirkumus pa zemi. Tad, lūk, Outback ir elektriski atverams bagāžas nodalījums ar brīvroku funkciju. Paraugiet, šādi pienāc pie auto, šeit iebūvēts sensors, kurš reaģē uz jūsu rokas kustību un volā! Vaks ir vaļā. Kā redzat, bagāžnieks ir gana liels, bet ja nu jums radīsies vajadzība pēc lielākas ietilpības, otro sēdekļu rindu iespējams nolaist vienkārši paraujoties šīm svirām. Un tad jūs iegūstat 1822 litru lielu bagāžas telpu ar pilnīgi gludu grīdu. Interesants risinājums rasts arī šī auto jumta bagāžnieka konstrukcijā. Šajās sliedēs ir integrēti jumta reliņi, no kuriem ar pāris klikšķu palīdzību var izveidot šādus šķērstieņus. Un šī konstrukcija noderēs garu priekšmetu pārvadāšanai, vai tā būtu laiva, sniegadēlis vai jebkurš cits aktīvās atpūtas aprīkojums. Nē, labs. Nu, protams, ja es te kaut ko purkšķēju sākumā, ja būvināju, pareizāk sakot, tāda poza vairāk kā. Tā ir arī tā pretestība, ja, pret kaut ko, pretestība pret visu jauno, man kā tādam konservatīvam, tādam cilvēkam, ja, man ļoti grūti, to es esmu konstatējis, kaut ko jaunu iesākt, kaut ko jaunu pieņemt, man tur šausmīgi, man 7 reizes jānomēr un vienreiz jānogriež, nevis kā manam bijušajam kolēģim, kuru daudz pazīst, viņš 7 reizes nogriež un tam mērs skatās, ko viņš tur ir izdarījis. Bet tā kā beigās jau mēs te braucām pa apvedu ceļu, es jau biju iegājis garšā, kā saka, un piedodiet odi. Tā man jau ļoti patika. Es jau gribēju jau braukt až līdz pašai Kaunijai, Viļņai vai kas tur tālāk. Subaru klientiem par aprīkojumu daudzveidību nebūs jāsūdzas. Outback ir nopērkams 10 dažādos krāsu toņos un 4 aprīkojumu līmeņos. Salonā varēsiet atrast gan Harman Kardon audio sistēmu, gan šo vertikālo 11,6 colas lielo skārienu ekrānu. Izmantojot to, jūs kontrolējat lielāko daļu automašīnas funkciju, kā arī varat sapārot to ar savu vietāru un izmantojot Apple CarPlay vai Android Auto. Un kas svarīgi, lai iegūtu šādu auto savā īpašumā, jums nebūs jāstāv garā rindā, jo tie diezgan plašā pulkā pieejami Latvijas noliktavā. Labi aprīkots Outback jums izmaksās no 37 990 līdz 42 880 eiro. Turklāt, iegādājoties to līdz novembrim, dāvanā saņemsiet signalizāciju ar imobilaizeru, ziemas riepas un octa 1 gadam. Bija Ostaps Benders teica, jā, mašīna nav brēznuma priekšmets, bet pārvietošanās līdzeklis. No vienas puses var viņam piekrist, no otras redz, tomēr, gribās tā, lai tā es tā ar lepnumu varu parādīt, tā ir mana mašīna. Tā bišķiņ tā, lai viņa tāda smuka, eleganta, bet, jaunas mašīnas jau visas tādas līdz zināmam laikam ir. Atceros, 90. gadu beigās vai 2000. sākumā radio bieži bija dzirdama reklāma ar skaļu saukli Subaru izbrauks. Un arī šodien, vairāk nekā pēc 20 gadiem, nekas nav mainījies. Subaru vēl joprojām ir varens, spējīgs un varošs auto. Bez tam, laikam ejot, Subaru nav stāvējis uz vietas un papildinājis leģendāro 4x4 sistēmu ar mūsdienīgiem autovadīšanas asistentiem. Uzlabojis salona apdares kvalitāti un gaitas komfortu, padarot šo auto atbilstošāku mūsu šodienas izpratnē par to, kas ir kvalitatīvs automobilis. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Auto DNA un Goodyear.